Sveiciens visiem dabas draugiem un medniekiem. Sākam jaunu medību filmu sēriju. Sveiciens visiem dabas draugiem, medniekiem, arī medību pretiniekiem. Sākam tādu jaunu īsfilmu ciklu un pastāstīsim jums par procesiem, kas notiek dabā, medībās, jo vairākus gadus, kā ir Zemkopības ministrija apstiprinājusi, ka medniecība ir tautsaimniecības nozara. Un tāpēc cilvēki, kas cīnās pret medniecību, patiesībā pat nesaprot pašus pamatus. Un paši pamatīgi tādā lietā, ka mednieki visu savu laiku, kamēr viņi medī, kamēr nodarbojas ar šo tautsaimniecības nozari, visu laiku ar mācās. Tas nenozīmē tā, ka noliek eksāmenu vai arī aiziet uz vieniem kursiem, visu zina. Bet jūs redzēt paši, kā ir 80. gados, kas notikās ar mežsaimniecību, lauksaimniecību un kā vai tagad viss attīstījies. Un arī, protams, viss ekipējums medību mainās katru dienu vai katru gadu uz priekšu, un arī mainās dzīvnieku uzvedība, jo mežsaimniecība ļoti intensīvi iet, un arī tā barības bāze mežā, un arī uz laukiem viss pilnīgi mainījies ir 10, 20, 30, 40, 50 reizes savādāk. Un tāpēc arī no pārstāvam mēs Latmu, un no Latmas mēs veidojam dažādus seminārus, kur apmācam medniekus, klubus un mācam par stalbriežiem, par stirnu medībām, par stirnāžiem, arī par plēsēju medībām un arī par slazdošanu. Un jūs man tā kā dabas draugi vienmēr cīnās idejas vārdā, tad jūs man pasakiet vienu tautsaimniecības nozari, kas strādā ar maksimāliem zaudējumiem. Un tāda, diemžēl, ir medniecība, jo viss, kas ķer plēsīgos dzīvniekus, tas ir jenots suņus, lapsas, caunas, seskus, ūdeles, vienkārši to dara idejas vārdā, lai būtu mums putniem, ir visiem pārējiem dzīvniekiem kaut kāds līdzsvars mežā un dabā, lai nenotika tā, ka plēsēji savairojās tik drausmīgā skaitā, kad viss tiek apdraudēts un citām sugām ļoti sarežģīti viss notiek. Tamdēļ arī veidojam šos seminārus, kur stāstam, kā pareizi un ko darīt, un, protams, mēs neuzspiežam savu ideju, bet vienkārši parādām, kā to varētu darīt, jo labāk mums ir tautsaimniecības nozara, tā kā medniecība, jo pareizāk viņi, jo labāk mums rezultāti, jo labāk spēcīgāka populācija un viss apkārtējais tāpat, vai ne? Un tamdēļ viss arī aicina uz šiem pasākumiem arī nemedniekus atbraukt, jo tad jūs sapratīsiet, ar ko tā medniecība patiesībā nodarbojās. Jo sanāk tā, ka jūs cīnaties it kā pret to, kad viņi mednieki visu šaukas mežā skrien un notiekās, bet tas ir pilnīgs absurds, jo mednieks pirmkārt vēro, analizē un tikai tad pieņem lēmumu, kuru dzīvnieku nomedīt. Un viņi nešauba, bet viņi medī. Tās divas dažādas lietas ir. Tamdēļ skatieties, pievienojieties un baudiet šo procesu. Labdien! Paldies par jauko iespaidīgo semināru. Ļoti izzinošs, man patikās. Ir ko mācīties, ir vērts noteikti apmeklēt. Paldies! Seminārs bija ļoti labs, vērtīgs. Kaut gan ir vairāk dzirdēt un redzēt atkal atsvaidzina. Protams, samaisīja galvu, jo kaut ko mēs vērtējam citādāk, un mums kolektīvā arī savu sodu veidi, un tagad tas viss ir atkal jāpārdomā. Tā kā grūti pateikt, kā būs uz priekšu. Jo medīšana paliek man vecam vīram ar vienu grūtāk, jo izgudrots ir tas mednis, ko es nevisai atzīstu, tāpēc, ka es uzskatu, ka kaut kas tiek pārkāpts manā izpratnē. Seminārs bija ļoti izglītojošs. Uzzināja, protams, mēs kolektīvā jau šito vairākas gadus piekopam selektīvās medības, un es pat teiktu, ka veiksmīgi. Bet, protams, uzzināja daudz ko jaunu arī, jo ir tāds niansīts, piemēram, pa vecu un pa otriem rāgiem. Es daudz ko jaunu uzzināju, un es domāju arī pārējie, jo uzskatu, ka tas četrnieks ar tām divu augšā un 4 žuguriņi, tas ir 3. gads ir. Bet izrādās, ka tāda arī otrā gadā ir, kas ir saudzējām.
ko es piemēram, personīgi uz to, ir kļūdījies. Un tāpat tas arī pa medību tīri tādiem noteikumiem arī uzzināja, ka ļoti vērtīgi ir tāda semināra organizēšana un izglītošana. Paldies Raimo Jansonam par vērtīgo semināru! Ar vislabākajiem novēlējumiem, protams, jums!